Bērniņi. Mums ir tikai viena piciņa, un mums viņa ir jāsadala godīgi. Ja? Tā. Lūdzu. Pašvaldības budžets patiesībā ir līdzīgs jūsu ģimenes budžetam. Visam naudas nepietiks. Nopērc man zeķi. Skolotāji teica, ka tu neesi samaksājis pa peldēm. Šovakar man ir koncerts. Man rīt ir ekskursija. Es gribētu smukākus tramvajus vecos, tīrākus, varbūt biežāk tīrītus tramvajus. Lai Līna nokļūtu darbā Agenskalnā, viņai jāņem 3 transporta līdzekļi, un dažreiz viņi mums nokavē. Pirmām kārtām jau priekš Rīgas ceļiem, otrām kārtām cilvēku labklājībai, tas ir parkos, lai būtu soliņi, lai būtu viss sakops, lai cilvēkam būtu, cilvēkiem. Pašvaldības budžets ir kopējā visa mūsu nauda, ko mēs kā iedzīvotāji iemaksājam pašvaldības naudas makā simboliski. Un tad pašvaldība lemj, pirmkārt, daļa no naudas aiziet, lai samaksātu vispārējos tēriņus par iestāžu darbu, vispār, lai mums būtu pieejami pakalpojumi. Un otra daļa ir tāda attīstības nauda, par kuru iedzīvotājiem būtu jābūt iespējai lemt, ko iedzīvotāji vēlētos redzēt attīstāmies savā pašvaldībā. Pašvaldības budžets veidojas līdzīgi kā personiskais budžets. Tikai atšķirībā no algas, pašvaldības budžeta galvenais ieņēmumu avots ir nodokļi. Tos maksā pašvaldības iedzīvotāji un uzņēmēji no saviem ienākumiem. Kam pašvaldība tērē naudu? Ceļot skolas un bērnu dārzus, būvējot un labojot autoceļus un ielas pašvaldības teritorijā, maksājot algas pašvaldības darbiniekiem, nodrošinot dažādus komunālos pakalpojumus pašvaldības policijai, organizējot kultūras pasākumus pašvaldības teritorijā. Es biju Parīzē un arī tur braucāju apkārt ar riteni. Visur. Tur bija ceļi vai arī tur ir kaut kāda zīmīte, kur te var braukt un tā. Un Rīgā īsti tas nav. Es domāju, ka vairāk būtu jādomā bišķi par pensionāriem, tiem vientuļajiem, kam nav nekas, kas palīdz. Un kad ir mana vecuma gājuma cilvēkiem ir ļoti mazas tās pensijas. Tās ir mazas tik tiešām. Ja no tās pensijas vēl jāmaksā ir par komunālajiem un pa visu pārējo, ļoti daudz. Jūs tagad pārtika taču ir palikusi 2 reizes dārgāk. Tā kā kaut kāda, māksla, vairāk izstādes, kaut kādi krāsaini zīmējumi, foršu māksla uz ielām vairāk.